Sadarbībā ar Francijas institūtu Latvijā Kocēnu bibliotēkā atklāta franču fotogrāfa Stefana Suģēra izstāde Latvijas ceļojums. Tā ir iespēja izstādes apmeklētājiem caur lielformātu fotogrāfijām sekot līdzi francūžu ceļojumam ar kājām pāri visai Latvijai. Šis ceļojums tika veikts aizvadītajā ziemā, kad fotogrāfs gatavojas visai skarbiem laika apstākļiem. Viņš bija noskaidrojis, ka šeit būs -20 grādi, sagatavojis speciālas ragavas. Un tad tā bija ziema, kurā, kā mēs atceramies, nebija sniega. Viņam to visu vajadzēja atstāt un palikt ar vienu mugursomu, rēķinoties ar cilvēku atsaucību, kuri viņam piedāvās naktsmājas un arī pabaros. Savās fotogrāfijās Suģērs atklāja Latvijas skaisto dabu, tajās redzams mežs, pļavas un lauki. Francijas institūta direktors Latvijā atklāja, ka arī viņam šis projekts ir ļoti īpašs. Šis projekts man ļoti ieinteresēja, jo tas lielisks piemērs sadarbībai starp Franciju un Latviju. Fotogrāfijas ir veidojis francūzis, fotografējot Latvijas dabu. Šis projekts man ir ļoti nozīmīgs arī tāpēc, ka man ļoti patīk strādāt Latvijā. Projektam ir arī augsta mākslinieciskā vērtība, jo tajā atklājas mākslinieka talants. Franču fotogrāfs patiesi atplauka nokļūstot Latvijā un ieraugot šejienes skaisto dabu. Šeit ir redzams talanta apvienojums ar dabas skaistumu. Kocēnu novada pašvaldības attīstības speciāliste Vineta Vintere uzskata, šodien atklātā izstāde ir sava veida simbols sadarbībai starp dažādām valstīm un kultūrām. Lasot Runci zābakos bērnībā, vēlāk turpinot līdzdzīvot kapteinim Grantam viņa ceļojumos vai esot vienlīdz godprātīgi un cēlsirdīgi ar kapteini Nemo. Un tālāk cauri grāmatām mēs jau šīs kultūras neatdalījām, kā priekšsēdētājs arī teica. Un tas viss bija mūsu kopējais īpašums. Un tad mēs kļūstam pieauguši, un tad mēs sākam nodalīt. Tas ir mūsu, un tas ir francūžu, un izveidojam kaut kādas, manuprāt, visai mākslīgas robežas kultūrā, jo, ja dabā pastāv robežas vai politikā pastāv robežas, tad, manuprāt, kultūrā šīm robežām nevajadzētu pastāvēt. Franču fotogrāfa izstāde ir sākums Francijas institūta Latvijā un Kocēnu novada pašvaldības tālākai sadarbībai, kas nākotnē varētu izvērsties visdažādākajās nozarēs. Šis varētu būt pats sākums, un, protams, šeit ir gan primārais, protams, tā ir kultūra māksla, bet arī, es domāju, ir vismaz ziņas tāds, ka viņam arī interesi varētu būt pašvaldību līmenī kaut kāda sadarbība, un kāpēc gan ne? Mēs esam pietiekoši atvērti, un arī mums ir daudz ko rādīt un stāstīt, un es saprotu, ka mēs pēc tam braucam tālāk uz Dikņiem, kur arī mums ir savu kultūras un vēstures tradīcijas. Mēs varam runāt par kultūru, pieminēt zinātni, bet tā var būt arī tāda joma kā dabas aizsardzība, kur Latvijai ir lieliska pieredze. Mēs varam attīstīt sadarbību jebkurā jomā, kurā mums rodas savstarpējas intereses. Dienas gaitā Franču institūta Latvijā pārstāvji viesojās arī Dikļos, kur iepazinās ar Dikļu pils vēsturi, kā arī apmeklēja Neikena kalnā atjaunoto dziesmu svētku estrādi.